Kas ir teikas un leģendas? Vai tās ir sendienu pasakas, kas pārstāstīts no mutes mutē, nonākušas līdz mūsdienām vēl greznāks un iztušķotāks? Vai varbūt reāli, kaut arī neticami vēstures notikumi, kas iesakņojušies tautas folklorā kā pagātnes liecība un aicinājums vai brīdinājums nākamajām paudzēm? Ticēt vai nē, tas paliek mūsu pašu ziņā, bet tikmēr teikas un leģendas turpina mums stāstīt savus stāstus. Kādā novembra mēnesī tēvs ar māti ratos braukuši uz Dobeles tirgu. Bijusi gaiša pilnmēnesa nakts, kad braucēji tā lēnām braucot nonākuši līdz Kroņautas ūdens dzirnavām, pēkšņi dzirdējuši, kā no ūdens puses viņiem ātrā gaitā tuvojas spokains tēls. Tāds kā cilvēks, bet drīzāk līdzīgs ēnai. Kājas un rokas nebija redzams, un tās nekustējās. Jocīgais tēls šķērsojas ceļu ratu priekšā, mata attālumā no zirga purna, it kā braucējs nemaz nebūtu redzējis. Arī zirgs nelicies traucēts. Tēvs ar māti iepriekš spoks nebija redzējuši. Tādēļ krustus pārmetuši nepajokam un izbrīnījušies. Turpināja ceļu. Runā, ka Dobeles augstajā tornī naktīs redzamas uguntiņas, un šad tad arī noslēpumains dziedātājs. Viņa repertuārā ikreiz esot citi skaņdarbi, kur nekad neatkārtojas. Mūzika esot tik lipīga, ka visiem klausītājiem kustās kājas. Dziedātājs esot sirms vecis, kuram bārdi karājoties pa lodziņu ārā līdz pašai zemei, un tiem, kuri grib ar viņu aprunāties un uzdziedāt duetā, esot jāspēj uzrāpties pa bārda augšā līdz pašai torņa augšai. Kad Dobeles pilī rakti aizsargrāvi, zemnieki zemi ar maisiem nesuši augšā pilskalnā, lai tas taptu vēl augstāks. Celtniecības darbos nodarbināt tik daudz ļaudis, ka nesaskaitīt. Tāpēc pilskungs licis katram strādniekam no mājām paņemt līdzi vienu pupu un iesviest pilsas novietotajā pūrā. Kad pūrs bija pilns, kungs zinājis, ka visi ieradušies un neviens nav izbeidzis no pienākuma. Izbēgt no sava likteņa neizdevās arī Jaunavai, kura tika iemūrēta pils sienā, lai tās iedzīvotājiem būtu jautrāka dzīvošana. Kad pils bija gatava, kungs apsolījis sieku naudas pirmajam vārtu sargam. Viens gribētājs pieteicies. Pilskungs līdz vīram sabērt sieku naudas klēpī un pašu ar visu naudu iemūrējis mūrī. Tā abi vēl šobaldienas pokojas pilī, atgādinot par nevisai taisnīgo iemūrēšanu. Maģiski atgadījumi, aizraujoši piedzīvojumi un notikumi, kuri varbūt ir mūsu senču fantāzijas radīti, bet varbūt ir tikpat patiesi, kā mēs šeit un tagad. Ticēt vai nē? Tas joprojām ir jūsu pašu ziņā, bet leģendas un teikas tikmēr turpina mums stāstīt savus stāstus.